Tā nu mazs market updates, visādas interesantas lietas, droši vien daudziem nesaprotams ir sazīmējušās. Pamēģināsim tad ātri izskriet, paskatīties, kas tad īsti noticis. Tā, sāksim ar Ethereum, kuram mēs dzināmies pakaļ. Šo to mēs no viņa tur savācām. Bet mūsu tā pirmā doma bija tāda, ka šeit mums ir vilnis A, šeit vilnis B, un tad mēs gaidījām vilni C. Kāpēc šis scenārijs šobrīd nevar būt tāds? Tāpēc, ka mēs te redzam izteiktus 1, 2 un 3 viļņus. Un C vilnis viņš nevar uziet šādi te augšā ar 3 viļņiem. Tāpēc šajā te gadījumā mēs varam domāt tā sekojoši, ka šis te mums no 1, 2, 3, 4, 5 ir bijis vilnis A, tā kā mums šeit ir bija jau sazīmēts iepriekš, tātad šeit vilnis A, un pēc tam no A, B, C būs vilnis tikai B, un pēc tam tikai pieciniece augšā, kas būs vilnis C. Principā šeit tas izskatās arī diezgan viss loģiski, un šis te vilnis B ir kā nepareiz korekcija, redzat, ja? Tā kā pieņemsim A, 3 viļņu uzlido B, un tagad vajag 5 viļņus lejā, kas būs C. Tātad beigās tas būs tāds A, pēc tam no A, B, C tas būs B, un pēc tam pieciniece augšā, kas būs vilnis C, un kas būs pilnvērtīgs tāds vilnis 4. Tas ir tas, kas mums šobrīd jātur prātā, un lai mēs ar to visu varētu arī strādāt, mēģināt šo te visu noķert, tad mums šajā te B viļņa C vilnī vajag šeit 5 viļņus. Tā kā visiem tas cerams ir skaidrs, ka mums te ir 1, tad kaut kāds A, B, C, 2, pēc tam no reku 1, 2, 3, 4, 5 būs beigsies vilnis 3, pēc tam būs kaut kāds vilnis 4, un pēc tam vēl viena pieciniece lejā vilnis 5. Būtu vēl perfekti, ja mēs vēl savāktu visu šo te zonu, nu, tā kā palīstu apakšā zem šī te viļņa A iekšā lielāka B, un uztaisīt tādu skaistu, tādu kaut kādu 1, 2, ja būtu te 3, te būtu 4, un tad te būtu tāda skaista pieciniece. Tad tas būtu vilnis C iekšā šī te lielā B. Tad mēs te pēc tam ar jums velkam šo te trenda līniju. Un pēc tam no šīs te trenda līnijas arī varam pamēģināt pastrādāt. Tas ir tāds tas pozitīvais scenārijs, ko mēs arī principā, zonu, ko mēs gribējām, esam sasnieguši, bet esam viņu sasnieguši tā, kā mēs gribam, un tāpēc mēs gribam vēl pamēģināt izbraukt, jo mums būs tāda iespēja. Tāpēc domāsim, ka šeit ir A, pēc tam no 1, 2, 3 būs vilnis B. Ja redzat, šie te 1, 2, 3, viņi tikai ļoti sitās acīs, un jāsaprot, ka šeit nevar būt vilnis C. Šis te nekādīgi nevar būt vilnis C. Tāpēc es pagaidām lieku sev, ka šeit mums būs vilnis A, pēc tam no A, B, C mums būs vilnis B. Un pēc tam no tejienes varētu uztaisīt vēl vienu, varbūt lielāku jāskatās. Varam nomērīt, lai tur baigi nav nekas jāzīlē. Pēc tam varam nomērīt vienkārši šo te, pielikt šeit, un tad arī tas viss tāds skaisti izskatītos, un būtu tāds A, B, C, vilnis 4. Ja mēs uzliekam dienas grafiku, ko mēs tur gaidījām, un tad mums būtu tāds pēc tam, kā mēs gribējām. 1, 2, ja, 3, pēc tam būs tāds, pieņemsim, 4, un pēc tam jaunu piecinieci lejā, kur tad arī ļoti daudz monētas sasniegt savu tādu punktu interesantu, no kuras varētu, tur ar spotu pastrādāt un vēl ar šo to. Tātad tas par Ethereum, cerams, ka visiem viss ir saprotams. Domāju, ka ļoti daudziem pirms šī te video nebija nekas saprotams, jo maldināja šie te 3 viļņi. Tāpēc arī baigi tagad neko, kā mēs no pēdējā streama runājam, ja, ka mums būs šī nedēļa tāda gaidīšanas nedēļa, un tā arī mums principā ir, ka mēs gaidam, ka mums kaut kas sazīmēsies un kaut kāda skaidrība paliek, un tad lēnām tā skaidrība arī nāk, un tad gaidam šādu scenāriju. Šeit šajā ceškā gaidam 1, 2, 3, 4, 5, un pēc tam ar šo te trendienu varam pamēģināt pastrādāt. Ja gadījumā mēs tur sāksim lieties jau kaut kur itīgi lejā, tad visiem jāsaprot, ja mēs iesim jau pāri šeit kaut kur, tad jau tur kaut kas ir jāskatās un jāmēģina izprast. Bet pagaidām negribās domāt, ka tā būs, jo, kā es minēju, šie te 3 viļņi augšā ļoti tādi acīs krītoši, un gribās domāt, ka tas ir tomēr A, B, un no C būs šis te lielais B, un pēc tam būs 6 augšā. Redzējāt, ja, šis ir kārtējais tāds gadījums, kad liekas, ka sazīmēs ļoti visu elementāri, bet nedaudz tad beigās mums šo te galvu monētas nedaudz sajauc. Tātad tas par Ethereum. Cerams, ka visiem viss te ir skaidrs uz doto mirkli. Ada man te sarakstā stāv.
Uh, Nu, Adai principā arī ļoti līdzīgi, ja kaut kas